Esat sveicināti Latgaļas reģionālos televīzijas diskusiju ierakstā Runāja Latgola. Turismas Latgolā ir svarīga nozare, kas gan veicināja reģiona ekonomiku, gan palīdz saglabāt kultūras mantojumu. Timā pašā laikā nozare šobrīd saskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Viens no tiem ir drošības situācija pīrobežā, kas ietekmē turistu lēmumu apcīmot Latgolu. Arī turisma uzņēmējiem jāmeklē jaunus veidus, kā piesaistīt apmeklētājus un parādīt Latgolu kā drošu un pievilcīgu ceļojuma galamērķi. Iz sarunu šodien izraduši Rēzeknis turisma attīstības centra vadītāja un Latgaļas turisma asociācijas valdes priekšsēdētāja Jelena Kieška. Sveiki! Biedrības Rēzeknes novada partnerība izpilddirektore Ineta Elksne. Sveiki! Labdien! Pirmīs varbūt, ar ko mēs soksim, kā šobrīd jūtas turisma nozare Latgolā. Pēdējo mēnešu notikumi Latgolā, tā skaitā drošības situācija, bieži šūnapraidis paziņojumi radījuši vaicojumus par to, kā tas ietekmēja tīši turisma nozari. Daudz turisma uzņēmēju atzīst, ka situācija jau nav tikai teorētiska, bet jau redz, kā tā ietekmēja ikdienas darbu. Rezervācijas un timā skaitā gostu pīsaisti. Kā varbūt jūs vērtējat šobrīdēju situāciju turismā, vai turistu skaits ir mainījis, un kādi šobrīd ir tie lielākie izaicinājumi? Jā, protams, situācija tiešām ļoti jūtama un kopš maija sākuma, pat nedaudz pirmsākumi, protams, bija arī iepriekš, bet kopš it īpaši 7. maija es teiktu, ka situācija ļoti strauji sāka attīstīties uz negatīvo pusi, protams, un vienkārši kā sniega bumba, jo katru dienu mēs saņēmam no uzņēmējiem gan zvanus, gan vēstules, kā atsaka rezervācijas, atceļ rezervācijas, klienti zvana, un tā arī saka, neslēpjot, ka jā, viņi tiešām baidās, ka drošības situācijas dēļ viņi atceļ tās rezervācijas, un lai saprastu, vai tie ir atsevišķi gadījumi, vai tomēr tā jau ir tendence un tā masveida, mēs, protams, uzreiz ātri palaidām aptauju, kura tagad dotajā brīdī jau atbildējuši 188 uzņēmēji, un cipari ļoti skaidri un gaiši parāda, runā paši par sevi, ka tikai 13% no visiem aptaujātiem uzņēmējiem nebija saskarušies ar atteikumiem un ar atceltām rezervācijām. Visiem pārējiem tas atceltās rezervācijas bija no 15% līdz pat vairāk par 50%. Un tīpaši tās 2 nedēļas, kur mēs trauksmēs dzirdējam katru dienu un katru nakti, tur, protams, tie zvani no apmeklētājiem, no viesiem, no klientiem, vienkārši masveida katru dienu nāca, un tāpēc arī mēs asociācijas ārkārtas valdes sēdi sasaucam un pieņemam lēmumu rīkoties proaktīvi un negaidīt ne mēnesi, ne 2, tad, kad mēs sagaidīsim vienkārši bankrotu viļņi. Jā, ja es skatos no tāda skatu punkta, kā līderu projekta īstenotāja, jo mēs esam video rīcības grupa Rēzeknes novada partnerība, kas īstenoja līderu pieeju noteiktā plānošanas periodā. Un arī, protams, ir nozīmīgi viens no lielākiem uzņēmēju darbības projektu īpatsvarim ir turisma nozarī. Tad arī asūši turisma mītnis un projekta īstenotājiem ir bažas vai arī spies izpildīt dotos saistības, kas ir paredzētas projektos. Es domāju, tas tāds arī globāloks jautājums, kad noteikti ir vairākas saistības arī turisma pakalpojuma sniedzējiem. Līdz ar to tas rada bažas. Un arī paši mēs kā īstotie, kas arī veicināja kopīnas attīstības jautājumus, īstenojam starptautiskos projektus, esam arī sajutuši to tendenci, ka arī tagad pastiprinoti tiek izrādīta interese, vai mēs varam droši braukt uz pīrobežas teritorijām, un kāds ir tas arī plāns, lai, sacēsim, kaut kādā varbūt tādā šūnu apraidis situācijā mēs varam spēt nodrošināt napīcīšanos pasaukumus atbilstoši vadlīnijām.
Tā kā tāda trauksmaina, gan atmosfēra tiešām ir jūtama no visam pusam, gan no asūšiem iedzīvotājiem, kas dzīvoja un piedāvāja turismu pakalpojumus, gan arī no cīmeņiem, vīsim, kas plānoja braukt, kuriem bija jau īplānots, jā, tā secēsim tos rezervācijas, tu var maņāt un just, jā. Varbūt saistībā ar to negatīvu ietekmi pēdējā laikā plašāk izskaņāja Latgales turisma asociācijas atklāto viestuļa valsts augstākajām amatpersonām par kopējo situāciju turisma nozarī. Ticu, ka ne visi iedzīvotāji saprot, zina, kas te ir par atklāto viestuļi. Tādēļ varbūt nedaudz vairāk pastāstīt par to, kas varbūt ir bijis tas breidis, kad jūs sapratat, ka par itu vaicojumu vajag runāt plašāk lielākai auditorijai? Varbūt sajāmēt kādus signālus no turisma uzņēmējiem, kāda reakcija bija posle tos viestuļus? Jā. Tieši tā arī situācija attīstījies, kad nedēļu bija tie šunapraides gandrīz katru nakti, un nākamā nedēļa, tad, kad sākušas jau pilnīgi katru dienu, tieši dienas laikā, un skaidrs, tas jau bija mājas sezona, un gan skolēnu ekskursijas bija, gan dažādas korporatīvas ekskursijas, un pēc vairākam dienam skaidrs, ka cilvēki sāka vienkārši atcelt un zvanīt, un tad, kad principā tas laikam brīdis bija, tad, kad mēs saņemam, ka šis jau neviens, ne otrs, ne trešais zvans no uzņēmējiem, bet vienkārši dienā nāk vairāki zvani, vēstules un vairāki uzņēmēji raksta. Un tieši tad mēs ceturtdien sasaucām valdes ārkārtas sēdi, kur piedalījās gan Turisma informācija centru vadītāja Latgales novadu, es domāju, gan arī uzņēmēja, un izrunājot visu situāciju, saprotot, ka tiešām tie nav atsevišķi kaut kādi gadījumi, bet tas jau sākas masveida panika kaut kādā, es teiktu, un tieši ļoti jūtama pie sabiedrības un to potenciālu viesu baiļu sajūta. Un tad, kā es jau minēju, mēs tad pieņemam lēmumu rīkoties proaktīvi, sagatavojam šo vēstuli, uzreiz adresējot to augstākām valsts amatpersonām un izklāstiem visu situāciju tā kā ir, ar lūgumu, ar aicinājumu, nekavējoties rīkoties, pieņemt lēmumu, jo tiešām nākt, izskatīt un izvērtēt un pieņemt lēmumu par atbalsta instrumentiem, jo tiešām mēs negribējam pieredzēt gan darbinieku atlaišanas vilni, gan arī bankrotu viļņu, ja kā mēs zinām, tad turisms reģionos ir sezonālā nozare, tā skaitā arī ļoti pat biežāk lauku teritorijām, maziem, vidējiem uzņēmumiem, lauku mītnēm un ģimenes uzņēmumiem, un, protams, tas bija ļoti bīstami, ja tāda situācija ilgtu varbūt ilgāk, tur visu vasaru vai vairākus mēnešus, tad tiešām viņam grūti būtu pārdzīvot to visu. Bet neskatoties uz to, mēs nolēmām tomēr nosūtīt to vēstuli, negaidīt, un reakcija īstenībā bija diezgan ātra. Protams, ka pirmie norēģēja žurnālisti un televīzijas un tā tālāk medija, bet burtiski nosūtot to vēstuli pirmdien. Trešdien mēs jau saņemam zvanu no ekonomikas ministrijas ar aicinājumu tikties personīgi ar ekonomikas ministru Vailēna kungu. Tiešām bija tā atsaucība un mūsu sape bija sadzirdēta, un tiešām bija ļoti konstruktīvs dialogs, jo piedalījies gan ministra kungs, gan arī atbildīgo departamentu nozaru pārstāvji, gan arī LIA pārstāvji. Mēs arī atbraucām tāda kā asociācijas pārstāvji vairāki 4 cilvēki, uzņēmēji tā skaitā, 2 uzņēmēji. Mēs izrunājam konkrētus soļus, to, ko ministrija kādā veidā var rīkoties ātri un tos pirmos soļus, jo skaidrs, ka tās prasības, kuras mums bija ne visas ātri izpildāmas, tā skaitā pieņemsim nodokļu politikas, ne jau grozījumi, es teiktu, bet atvieglojumi, nodokļu atvieglojumi vai apgrozāmo līdzekļu
piesaiste. Tad attiecīgi, jā, viennozīmīgi ministrs atbalstīja un deva solījumu, kā ar ko viņi var uzreiz sākt, tad apzināt un izrunāt ar pārējiem ministriem un valsts iestādēm, kā viena no mūsu prasībām bija arī pieprasījuma stimulēšana no valsts puses, rīkojot dažāda veida pasākumus, valsts iestāžu apmaksātus un plānotus rīkotos pasākumus, prioritārā kārtībā rīkot viņus Latgalē. Nevis kaut kur citur, jo iepriekš, kā mēs kādreiz redzējām, tie visi pasākumi, kas jau teicu, semināri un citi bija pārcelti no Latgales uz Rīgu, uz citiem reģioniem. Tātad šeit otrādi, lai amatpersonas, lai ministriju darbinieki arī parāda tā kā pārējai visai sabiedrībai ar savu piemēru, ka Latgale ir droša, ka šeit var braukt tiešām un mēs te dzīvojam un līdz ar to viesi arī tieši tāpat var braukt un visi uzņēmēji strādā un piedāvā savas pakalpojumus un tādā veidā ministrijas tiešām atbalstītu valsts iestādes. Šobrīd varēsim pazavērt iz ekranu. Vakar Lūznavas mūžā noritēja projekta Turismas caur pieredzi pirmos kortes izlaidums, kur arī mēs esam pazavīsojušies. Lūznavas mūžā noslēdzies starptautiskā projekta Turismas caur pieredzi pirmais posms, kurā 9 mēnešu garumā uzņēmēji no Latgales Vidzemes sadarbībā ar Igaunijas un Somijas ekspertiem izstrādāja jaunus turisma piedāvājumus. 8 Latgales uzņēmēji prezentēja idejas, kas balstītas vietējā kultūras mantojumā, tradīcijās un unikālā pieredzē. Ir sagatavots piedāvājums un esam gatavi jau prezentēt un arī reāli īstenot, ieviest dzīvī un jau sagaidīt pirmos cilvēkus, par mūsu dalībniekus tam, ko mēs esam izgatavojuši un izveidojuši. Startējam ar savu ideju. Ideja rados apvienojot personisku ar kultūru viesturisku, dēļ to, ka man pīdar īpašums Ārdavas mūža. Gribējām caur šo kultūru viesturisku aspektu cilvēkus paaicinot cīmūs un parodēt viņiem kaut ko vairāk kā tikai āku un ārpuses. Tomēr jaunā turisma sezona Latgalē sākusies arī ar izaicinājumiem. Uzņēmēji atzīst, ka šovasar jūtama lielāka piesardzība no ceļotāju puses, tieši biežāk gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Nav visi, bet ir pakaidam, kuri atsaka. Ir arī lielas grupas, kuras atsaka, jā, būšu gūdīga. Un ir te naziņa, te naporlīcinotība par to, kā mums viss notiek. Ja? Bet es nesaku, ka mēs esam pasadāvušies. Ja? Mēs turpinājām to plānu, kas mums bija pagājušajā gadā, kas ir izstrādāts, un ļoti aktīvi darbojamies pie dažādu pasaukumu, meistarklašu, darbnīcu organizēšanas. Līdzīgu tendenci novēro arī citi turisma nozares pārstāvji. Lai gan ne visi uzņēmumi atcelto rezervāciju ietekmi izjūt vienādi, nozarei par to tiek runāts arvien biežāk. Mēs neesam izjutuši šo apdraudējumu, bet ļoti daudz pazīstami arī šajā projektā, kas piedalās. Ļoti daudziem ir dažādas atsauksmes un ziņas, un tiešām šie rezervāciju atcēlumi, kas nav pozitīvi. Tomēr savā iekšējā organizācijā mēs jau tomēr esam domājuši, bet pagaidām, kā jau mēs mēdzam teikt, ka mēs esam baigi optimistiski, tāpēc mēs tā domājam tikai pāris dienas uz priekšu. Neskatoties uz sarežģīto situāciju, uzņēmēji uzsver, Latgales turisma galvenā vērtība joprojām ir daba, kultūra un autentiska pieredze. Tāpēc nozares pārstāvji meklē jaunus veidus, kā piesaistīt apmeklētājus un pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. Turpinot par attīstību projektu izpējam, lai turisma nozara attīstītos, protams, svarīgi ir ne tikai gostu piesaiste, bet arī tī projekti, jų īstenošana, finansējuma piesaiste. Varbūt nedaudz pastāstīt, kā ir Rēzeknes novada partnerība iesaistās turisma attīstībā, kādi turisma projekti varbūt pēdējā laikā bijuši veiksmīgāki, vai uzņēmēji poši aktīvi piesakās finansējumam, kādi visbiežāk ir tie izaicinājumi, par ko tad nasīt kaut kas?
Jā, kā jau arī iepriekš minēju, tad partnerība īstenībā līderi pieeju sabiedrības virzētas attīstības stratēģiju Rēzeknes novadā, kur uzņēmējiem ir īspēja piesaistīt LFLA finansējumu uzņēmējdarbības gan uzsākšanai, gan arī attīstībai. Jāsaka, ka ja mēs tādu laiku atpakaļ pavērojam un arī varētu paskatīties to projektu īsniegšanas skaitu dinamikā, tad, protams, lielākais izaicinājums un mazāks projektu īsniegšanas īpatsvars bija 2022. gadā. Ja? Tad, kad arī uzsākās tie visi ģeopolitiskie situācija un cilvēki tiešām arī uzņēmēji tādā bija varbūt neizpratnī par to nākotnes attīstību un varbūt nedaudz bija atturīgāki projektu īsniegšanā. Tad kaut kur vidēji kortā bija tikai 7 līdz 10 projekti, kas ir cīži par maz, ja mēs salīdzinām ar citam kortam, kad projektā bija līdz 30 projektu pieteikumiem. Ja? Bet ir laba tendence izēmējās. Ja mēs atkal skatāmies 2025. gadu un 2028. gadu, tad kortos īsniegtīs projektu skaits ir pat pieaudzis par 80%. Ja, tad, sacēsim, paņemt tādu svaigoku aktuālu kortu, kas jau nozaslēdzēs uzņēmēju darbībai, tad ir īsnākti 20 projekta pieteikumi vietējas rēcības grupā. Jā, līdz ar to redzam tādu labu, pozitīvu tendenci, ka tomēr neskatoties uz varbūt tiem neskaidriem apstākļiem un ietekmējošiem faktoriem, tomēr uzņēmēji uzadreikstās un ir idejas un atbildīgi arī jos īstenoja, piedāvājot dažādot savus pakalpojumus. Skatoties tieši no turisma jomas, tad jāsaka, ka lielākais arī projektu īpatsvars ir tieši turisma nozarī. Noteikti tie laba tāda tendence un arī tas piedāvājums labs veidojās tad, kad projekta īsniedzējs apvienoja pakalpojumu ar ražošanu, ja, un piedāvāja tāda atvērta tipa saimniecības, un tad arī, sacāsim, tie projekta realizācija ir varbūt savā ziņā veiksmīgāka, ja, jo tiek gan ražots kāds produkts, ja, ko tolok virza tirgā, gan arī pakalpojums uz vietas tu apskatāt, degustēt par izaicinājumiem. Ja, jūs arī jautājat, tad jāsaka, protams, tie jebkurā ziņā, neskatoties vai 22. gads vai patreiz situācija ar kreditēšanas īspējām, ja, jo līderu projektiem ir arī tie līdzfinansējuma daļa, tā kā visā lielākā daļa projektu, tad, protams, izaicinājums un grūtības ir līdzfinansējums. Ja? Un tad tos arī kreditēšanas īspējas tīši pīrūbežas teritorijā bieži vien uzņēmējiem ir izaicinājums. Ja? Īpaši tas tāds arī uzsvars uz jauniem uzņēmējiem, kas grib uzsākt, attīstīt savu uzņēmēju darbību turisma nozarī. Ja? Tad saskarās ar tiešām gana lielam grūtībām finansējuma piesaistī. Kopumā Latgola bieži tiek dzirdēta kā īpašs Latvijas reģions ar savu kultūru, valodu un tradīcijām. Timā pašā laikā konkurence par turistiem taču ir liela. Kā jūs raudzaties, ar ko Latgola varētu pievilinot turistus, ar ko atšķirās no citiem Latvijas reģioniem, vai Latgolai kopumā pieteik tos reklāmas savā ziņā? Tas viss, kas mums ir, gan tas autentiskais, gan atkal latgaliešu valoda, gan atkal tā viesmīlība, tas viss veicina to, ka mēs tiešām citu fonā atšķiramies un nedaudz savādākie, un kas arī cilvēkiem patīk, kas ļoti patīk to piedzīvot, izdzīvot. Un, jā, protams, to mēs bieži dzirdam. Bet, kā jūs pareizi pieminējat, jā, konkurence, protams, par turistu ir.
it īpaši tagad, šī brīža situācija, tad, kad ļoti daudziem, tā kā sabiedrībai un daudziem cilvēkiem ir tāda nogaidīšanās, tāds varbūt tāds režīms ieslēdzās, ka mēs pagaidīsim, kamēr te būs labāk, pagaidām paceļosim vai aizbrauksim vai brīvdienas pavadīsim, kaut kur uz citiem reģioniem. Tad šeit, protams, es gribētu otrādi aicināt Latvijas iedzīvotājus. Šeit tagad ir īstais brīdis parādīt savu saliedētību, savu vienotību. Tad, kad vienai valsts daļai tiešām klājas grūtāk un atbalstīt un atbraukt, un mums tiešām priecē, tad, kad mēs saņemam zvanus vai ēpastus vai kaut kas savādāk sociālos tīklos, mēs redzam ierakstus, ka jā, šogad vai šovasar nebija plānots doties uz Latgali, bet mēs brauksim, lai atbalstītu. Un, protams, tādi piemēri ļoti piedot to optimismu un spēku darboties, iet tālāk un pārvarēt visas grūtības. Jā, es tikai varu papildināt pēc Jelenas teiktā noteikti. Tā ir valoda kultūra, latgalīšu valoda. Bet arī gribu uzsvērt to, kad arī inovācijas. Tas liels piemērs ir ESNOTI līderu projekti, kur tiešām mūsu vietēji uzņēmēji, darbojušies turisma nozarī, ir spējuši pierādīt to, ka ar saviem produktiem var tikt atzēti inovatīvi starptautiskā līmenī. Ja? Un kā piemērs ir Safīra L ražotīs produkts, ja? Ūgu pulveris, kurā sastāvā ir rabarberu šķīdrvīla. Ja? Tas ir tiešām unikāls produkts un līdz ar to arī tas pīdovojums ir unikāls. Ja? Atbraukt uz ražotni, degustēt, īpazēt to produktu un līdz ar to arī gribu uzsvērt to, ka arī mums jāspēj atrast tos spēcīgos puses un arī veidojot reklāmu, ja, tad domāt par tiem inovāciju blokiem, ja, vai piedzīvojumu blokiem, ja, tā kā jebkurā ziņā tā, lai tiešām ir te, un ja ir te pievienoto vērtība, kur ir vērts atbraukt un pazaskatētīs. Otra lieta noteikti arī pie reklāmas, pie popularizēšanas, pie latgaļas tāla veidošanas svarīga ir sadarbība. Sadarbība gan uzņēmēju vidā, gan arī ar vietējām institūcijām, pašvaldību, jo arī, tātad, manuprāt, jāsāk ar to, ka arī iekšīņā mums ir jābūt spēcīgiem, lai mēs arī tā kā valsts teritorijā varam aptvert un pīdovot un parodāt, kad mēs arī paši iekšēji esam apvienoti un, protams, latgalīši ir gorā stipri un tik tiešām ir aicināts ik katrs, kas vēl nav bijis, bet man likās pat neticami, ja kāds nav bijis Latgalī, tad noteikti šovasar tas ir jāizdara. Nu jau mēs tuvojamies nobeigumam. Pēdējais, laikam, tāds jautājums būtu par nākotnes attīstību. Tīši jūsu personīgais redzējums, ka turismas ir nozara, kurai tomēr ir vajadzīgs ilgtermiņa redzējums mērķi. Vaicošu jums, kā jūs gribētu personīgi jūs redzēt Latgales turisma nozari, tīmsim pēc gada, pēc 5 gadiem. Kas būtu tas svarīgākais jau ar tiem sūļēšiem, ko būtu tagad jādara? Pirmām kārtām, protams, mums jādabū tas trūkstošais segments, kuru mēs pazaudējam ar to visu ģeopolitisko situāciju, jo tieši tāpēc mēs arī sākam tā ļoti mērķtiecīgi strādāt uz ārvalstu tirgiem, uz kaimiņu valstīm, protams, jo vietējais turisms sastāda, protams, ļoti lielu daļu, tīpaši lauku teritorijas ap 85% no visiem viesim un apmeklētājiem, pilsētas nedaudz mazāk, bet mūsu iedzīvotāji tik, cik ir.
Mēs neesam ļoti liela valsts, tā, lai izdzīvotu tikai aiz vietēja turisma un iekšēja turisma rēķina. Tāpēc, protams, mēs gribētu šeit redzēt gan vietējos turistus, gan no galvaspilsētas, gan no citiem reģioniem, gan arī, protams, ārvalstu turisti, lai arī būtu šis tiešām tāds iecienīts galamērķis, ne tikai Latvijas mēroga, bet Baltijas mēroga un Eiropas mēroga, jo, ir savs potenciāls. Mēs esam tāda perlīte, jā, mēs vai no Eiropas sākums, vai ne Eiropā vārti, var teikt, vai tagad, protams, tas ir nedaudz savādāk skaidrs, kā varbūt interpretējas, bet tik un tā ārvalstu tirgi mēs arī interesanti un par to potenciālu varbūt turisms tiešām ir eksportējuša nozare. Par to tā kā ne katrs varbūt aizdomājas, ne katrs to tā saprot, bet ja mēs paskatīsimies atkal nedaudz pie statistikas atpakaļ, kā Latgalē gada laikā nakšņo ap 125. gada 188 000 nakšņoja turistu pavadīto nakšu skaits vēl bija vairāk lielāks. Tad, ja mēs pareikināsim, tad katrs viesis atstāja aptuveni, ja viņš nakšņo, tad attiecīgi 2 dienas pavada aptuveni 50, tas ir minimums. Tas ir ļoti pieticīgi rēķinot, pat 50 eiro, tie sanāk 9 miljoni. Paliek reģioni, tepat pie mums. Tad, protams, šai nozarei ir potenciāls, ir svārs, ir nozīme un jāattīstā un mums jāiet uz priekšu. Jā, es piebilšu, kad viennozīmīgi tas pamats ir Eiropas Savienības finansētī projekti, ko arī uzņēmēji izmantoja, piesaistot finansējumu gan dažādoja uzlaboja savus pakalpojumus. Un, kā es arī jau iepriekš minēju, tad tendence ir pozitīva, jo projektu dinamika pieaug. Ja? Līdz ar to arī tad sagaidāmi daudz dažādoki un daudzveidīgoki projekti. Ja? Tad arī tas tirgus paliek konkurētspējīgāks un interesantāks patērētājam. Bet pitom arī tādam attīstības īspējām viennozīmīgi potenciāls ir liels Latgaļas reģionam, tiešām tas autentiskīs, kas piemīt tikai mūsu reģionam, kaut vai tas pats sakrālīs turismas, kas, manuprāt, vēl līdz golam nav atvārts un izmantots, bet ir gana pīprasēts Eiropas tirgu un vēl toļok citos valstos, bet potenciāls ir liels un augsts, un arī sadarbība, kā es minēju, arī pašiem uzņēmējiem, jo spēj orientētīs tirgus vajadzībos, jā, tam patērētāja interesam vajadzībam, un noteikti arī jospēj dažādot savu pīdovojumi, varbūt pat arī kūpdarbībā, veidojot tos tādus, sacātu, kā klastera pīdovojumus, segmenta pīdovojumus, kur apvienojās, bet spēj to pordūt, kā tādu ceļojuma, pīdzēvojuma biļeti, nezinu, kaut kādai nedēļas nūgaļai, jā, bet tas saturs biļetī ir daudzveidīgs, ja? Un attīcīgi, sacēsim, tam piercējam, jam pašam nav jomeklē, jolīgtī pakalpojumi, joveidoja savus grūsus, bet gan es nopērku gotovu biļeti, kur attīcīgi, kas jau uzrunoja, ja? Vai aktīvīs turismus, vai kulinārijas, vai amatnīcēba, ja? Jebkas, bet tas ir jospēj arī pašam uzņēmiem kooperētīs un veidot tādus pīdovojumus. Un tevokajā nākotnē es ticu, kad augs pieprasījums noteikti Baltijas valstu mārūgā, jo tiešām vietēji uzņēmēji ir ar augstu atbildības sajūtu un cenšas pīdovot un veidot savus pakalpojumus kvalitatīvi, inovatīvi un daudzveidīgi. Līdz ar to arī spēj konkurēt Baltijas valstos un Eiropā. Sacīšu paldies jums par atbildēm, par sarunu mīsim itos dīnas gostim, Latgales turisma asociācijas valdes priekšsādātoja un Rēzeknes turisma attīstības centras vadītoja Iļenai.
Kijaško i biedrības Rēzekne novada partnerība izpilddirektorei Inetai Elksnei. Paldies, ka sekoja leidza, drūšai dalīs ar īrakstu i ar savam pordūmam komentārus. Tīkamies pēc nedēļas.